Kristus pēc augšām celšanās atstāja tā saucamo lielo pavēli saviem mācekļiem. Un Mateja evaņģēlija pēdējās nodaļas pēdējie panti skan tādi. Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams: man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Amen. Debes Tēvs, lūdzam, lai šajā brīdī, kad domājot par mācīšanos un jaunu mācību gadu, kad mēs varam saredzēt visas tās lietas, ko tu mums esi devis, saredzēt mūsu vietu tajā visā, un dod, kad mēs spētu ar jaunu iedrošinājumu kalpot gan tev, gan tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen. Jā, ir iesācies jaunais mācību gads, un droši vien atceraties kādreiz jau, kā rēķināja, cik tad cilvēks ir gadus mācījies, atskaits punkts bija, cik ziemas viņš ir mācījies. Jo arī šeit, Latvijas pašreizējā teritorijā, un kāpēc es saku pašreizējā, jo Abrene, Jaunlatgala netika atgriezt, un ir pašreizējā Latvijas teritorija tāda, kāda ir. Kādreiz viņi ir savādāku ģeogrāfisko izvietojumu. Bet, kad varēja mācīties tad, kad visi palīdzības darbi bija pabeigti. Un mūsu klimatā ir tā iekārtos, mums viss sezonas, mums ir silts periods, un mums ir vēsāks periods, un tad ir ļoti augsts, un tagad vēl jau tie darbi vēl nav beigušies, jo kādās vietās vēl kartupeļražas jāpalīdz, ja kādreiz varbūt visi nāca palīdzēt, tad droši vien tie, kas ir tagad vairāk iesaistīti lauksaimniecības darbos, tādā lielākā periodā, pašreizējais brīdis, un tad, kā bija pirms 20 gadiem, droši vien tā sabiedrības vai arī apkārtējo palīdzība arī atšķirās. Bet kāpēc, kad varēja mācīties, tad, kad ir visi apkārtējie darbi ir palīdzēti, un tad ir brīvāks laiks, ir īsākas dienas un garākas naktis, un tad ir iespēja mācīties. Bet mūsdienās tā mācīšanās pieredze jau arī, droši vien mēs šeit arī esam dažādāki, un ja sadalīt tādās 3 grupās, tad ir tie, kas mācās, tad mums ir tie, kas māca, un tad ir tie visi apkārtīgi atbalsta cilvēki, vai skolā administrācija, vai ģimene, kas palīdz varbūt aizvest kādu, kas mācās, vai jebkādā dažādākā veidā. Un katrai no tām grupām ir savi motīvi, kāpēc kaut ko dara vai nedara, un droši vien ir jau viegli jautājumu atbildēt. Piemēram, kad man ir jāiet uz skolu, un skolā ir skolas grafiks, pirmā stunda sākās 9, un tad tu rēķini laika apakaļ, cik ir jāiet līdz skolai, un tad vajadzētu no rīta zobus izmazgāt un paēst un nomazgāties, un cikos tad ir jāceļās. Un tas ir vienkārši jautājums. Vai kas būs jāmācās? Jāmācās tas, kas ir apstiprināts kaut kādā programmā, vai ko konkrētais skolotājs ir sapratis, kā vislabāk to tēmu atspoguļot, bet tad parādās vēl tādi sarežģītāki jautājumi. Un sarežģītāki jautājumi arī ar burtu, kas sākās, bet sarežģītākais jautājums, uz ko ir visbūtiskāk atbildēt. Kāpēc? Kāpēc es eju uz skolu? Kāpēc es mācu kādam? Kāpēc es kādu atbalstu? Un tie ir tie būtiskie jautājumi. Kāpēc? Un tad, jo bieži mēs esot tajā procesā, īsti jau nezinām, varbūt to īsto atbildi, kāpēc? Kāpēc kaut kas ir jādara? Un tad mums ir kā tā standarta kastītes tā ideja, kad tad tu sākumā ies uz skolu, un tad tu dabūsi to diplomu, un tad tu varēsi strādāt, un tad viss būs kārtībā. Bet kā tad ir tā bieži tā mūsu realitāte? Mēs dzīvojam šajā valstī, šajā brīdī, un citreiz tas lielais jautājums, cik mēs esam plaši pastījušies, kā tad bez mūsu
vietas, apkārtnes, pilsētas, valsts, kā tad ir tā situācija citās valstīs. Lai varētu labāk salīdzināt, jo līdzīgi, klasē labākais sportists. Jā, viņš ir labākais, krutākais, spēcīgākais, bet ja paņem to perimetru lielāku, piemēram, Cēsu vidusskolas 10. klases labākais sportists, klases labākais sportists. Bet ja salīdzināt, piemēram, visu Cēsu skolu 10. klases skolnieku, varbūt ir viņam jau lielāka konkurence. Un ja paņemt visus Latvijas 10. klases skolniekus, vai visas Eiropas, vai visas pasaules, vai olimpiskās spēles, vai kaut kāda pasaules čempionāta, uzreiz dalībnieku skaits pieaug, un tad tu labāk var redzēt, kurā tad tu vietā atrodies. Un citreiz tādās starpvalstu salīdzinājumu jautājumos vienmēr lielais jautājums, cik valsts ir salīdzinātas, un kaut kādā kritērijā, ja pasaulē mums apmēram 200 valsts uz doto brīdi, jo valsts teritorijas nemitīgi mainās, cits ir atzīts, cits ne, bet rēķinot ap 200. Ja ņemtu uz 200 pasaules valstīm kopumā uz doto brīdi, kurā vietā Latvija atrodas? Ja vajadzētu salīdzināt, jo tad mēs varētu arī saprast, kur mēs esam. Mēs esam pašā augšā, vai pašā beigās, vai pa vidu, kur mēs esam? Ja vajadzētu atbildēt, pirmais būtu tāds, precīzi patreiz ir nevis 200, 196 pasaules valsts, bet ja mums vajadzētu salīdzināt, tā pirmais cipars, kuru mēs dotu? Latvija, kurā uz kopējiem rādītājiem? Kāda ir sajūta? Kur mēs atrodamies? No 196 pasaules valstīm. Droši vien es pieņemu, ka mēs neteiktu, mēs esam tajā pašā augšā, desmitniekā, visticamāk, es tā pieņemu, ka mēs neteiktu. Un vienmēr tas jautājums, kurš tad ir tas rādītājs, kuru tu paņem? Jo ir, piemēram, viens tāds pasaules laimīgāko valstu saraksts. Un izrādās, ka tur topā ir pirmajā vietā Somija. Tepat blakus. Un Somija ir arī, es nemāku pateikt, vai pilnīgi topu pašā pirmajā vietā, un vienmēr lielais jautājums, cik ta valsts ir salīdzināts. Bet Somija tiek arī uzskatīta par valsti, kurā ir viens no augstākajiem izglītības līmeņiem, vai tur, kur skaitās labākā izglītība. Kādu laiku apakaļ bija izveidot tādu filmu, kur viens amerikāņu žurnālists brauc par dažādākām Eiropas valstīm, un viņš mēģina skatīties, kas ir tie labie piemēri, ko varētu mācīties no citām valstīm. Piemēram, viņš saka, Amerikā darbiniekam gada ietvaros ir tikai 2 atvaļinājuma nedēļas, un izrādās Eiropā te bieži daudzām valstīm ir 4 nedēļas, 2 reiz vairāk. Vai tad un kas tad mainās tajā? Vai Amerikā nav bezdarbnieku pabalsts? Mums šeit ir kāds pazaudējis darbu, tomēr sabiedrība sapratusi, kad arī jārūpējas pa viņu. Un viņš atbrauc uz Somiju, uz to valsti, kur tad ir tas labais izglītības līmenis. Un prasa, kāpēc jums tad iet labāk nekā mums? Un to, ko viņš saka, Amerikā ir izņemti kādi priekšmeti no mācību programmas, jo, lai varētu salīdzināt, kāds tad ir tas skolnieku līmenis, piemēram, no 1 līdz 10, ir jābūt kaut kādiem pārbaudas kritērijiem. Bet ir citi pārbaudas kritēriji, un es neesmu tās nozares pedagogs, bet cik es saprotu, pirms pateikt 6. klases skolnieks, uz cik ballēm viņš spēja nodziedāt dziesmu, ir citreiz grūti tā pateikt, 10 baļu sistēmā. Jo vienam varbūt ir patīk dziedāt, un viņš varbūt iesaistās kādā korī, un cits varbūt, droši vien visiem mums kaut kāda mūzika patīk. Bet cits varbūt nav dziedātājs, un kā novērtēt to. Un Amerikā to, ko viņi ir izdarījuši, viņi paņēmuši mūziku, izņēmuši no mācību programmas, un šeit droši vien jārunā par kaut kādām atsevišķām skolām, jo tagad tie izglītības modeļi jau ir ļoti dažādi. Ir valsts apmaksātas skolas, un tad privātās skolas, un tad ir tālmācība un mājmācība, un ļoti, ļoti dažādas tās formas. Bet viņi sastapušies, ka tā kā ir grūti novērtēt, kāds tad ir tas līmenis, tad labāk vispār izņemsim ārā. Un Somijā, kur ir augstākais izglītības koeficients, tur izrādās, ka mūzika tomēr ir vajadzīga. Kur ir vēl noslēpums Somijas izglītības līmenī? Noslēpums ļoti vienkārši. Viņš saka, mēs bērniem nedodam mājas darbus. Un liekas jocīgi, kā tas var būt? Mums te skolā saka tā, davai 8 stundas, 9 tikai mācies, tev vēl čup par mājas darbiem, tev vēl visu pulciņu, tad vēl tā, lai tev vispār brīvais laiks nav. Un
Izrādās, ka tie, kas nedod mājas darbus, viņiem beigās iznāk pat labāk. Nu, kāpēc? Un kur tad ir tā mūsu vieta un loma? Un daudz cilvēku, kas ir atbraukuši šeit uz Cēsīm, viņi saka, mums patīk šī vide. Šeit ir mierīgi un klusi, un mēs šeit gribētu dzīvot. Bet ar ko viņi sastopās? Viņi sastopās ar citu problēmu. Meklējam kaut kādu dzīvokli, kur īrēt nav nekas. Mājas nav, zemes nav, nevar neko nopirkt. Ir iespēja, droši vien viss ir atkarīgs no summas, bet tādā publiskā vidē īsti piedāvājam arī tie, kas gribētu šajā vidē dzīvot, īsti pat nav. Ja mēs skatāmies uz to skolnieku vai studentu, un te arī tas lielais jautājums, kurā brīdī cilvēks transformējās no skolnieku uz studentu. Tie, kas ir profesionālās skolās, viņi teiktu, no 10. klases, tu jau esi students. Un citi teiks, nē, tu esi students, tad, kad tu sāc vismaz koledžas līmeņa programmu, vai tur bakalaura, vai otrā līmeņa. Un tad tas lielais jautājums, vai tad ir tie, kas ir to pašu maksimālo izglītību, kas vien ir iespējama? Maksimāla izglītība, formālā izglītībā, būtu doktorgrāds. Kāda tad mūsu tā situācija ar tiem doktorgrādiem Latvijā? Es jau stāstīju, es pētījis viņus un turpinu arī joprojām doktorantūrā vēl mācos. Pēdējais gads jāapstāst, kā notiks situācija. Latvijā mainās augstākās izglītības likums un līdz ar to arī doktorgrāda iegūšanas kritēriji pamainīsies. Jo, lai mēs būtu Eiropas līmenī, iedzīvotāju skaits valstī pret doktorgrādu beidzēju skaitu, lai mēs būtu Eiropas līmenī, mums to ciparu ir reiz 3 jāpalielina. Pagājušā gadā visās mācību iestādēs, visās augstskolās ir pabeiguši tikai 153 jaunie doktori. Tas ir pamaz. Lai mēs būtu Eiropas līmenī, mums vajag to ciparu reiz 3. Kaut kur atkal tajā kritērijā, Eiropas līmenis, visu valstu uzskaitījums, iedzīvotāji pret beidzējiem tajā līmenī. Kāpēc mums ir 3 reizes mazāk? Būtu labi saprast, ka vismaz kādā kritērijā būtu tajā vidējā līmenī. Lai salīdzinātu, piemēram, Šveicē 8 miljonu iedzīvotāji, ja mums vajadzētu, rupi mēģināt, pēc tam 1,8 miljonu. Šveicē katru gadu pabeidz 4000 jaunie doktori. Nozīmē uz katriem 2 miljoniem 1000 jaunie doktori. Mums uz 2 miljoniem 153. Cipari parāda kaut ko savādāku. Un tad tas lielais jautājums, tie, kas ir ieguvuši to maksimāli augstāko izglītību, to zinātņu doktora grādu, vai viņiem ir darbs tajā jomā? Jo to, ko mēs bērniem bieži esam sacījuši, mācies, ja tu mācīsies, tad tev būs labi un tad tev viss būs. Un tagad tas, kas ir izmācījies to maksimālo to grādu, cik vien var. Tas lielais jautājums, tagad tu vari atrast darbu tajā jomā. Tu esi laimīgs, tu saredzi, kad visi tie ieguldītie gadi, tur viss naudas, viss, ka tu tagad spēji baudīt tā ieguldītā darba augļus. Un droši vien katram tur ir savs stāsts. Bet, un citreiz jau arī tā situācija ir kāda skola, un ir skolotāji, un saka, ka skolotājs saka, bērniem turpiniet mācīties, un tad tas lielais jautājums ir, kā pašiem pedagogiem. Vai viņiem izdodas arī turpināt, attīstīt sevi, mācīties, gan formālā, gan neformālā izglītībā. Un tad mēs esam visi tie pārējie atbalsta cilvēki. Vecāki, kādi, kuri pazīst kādu, kurš mācās. Kas ir tas iedrošinājums, ko mēs teiktu? Vai vajag mācīties? Kāpēc? Un tas lielais jautājums, kāpēc? Ja skolnieks saka, jāmācās, kāpēc? Kāpēc es mācīšos? Es iegūšu to grādu, un kas būs tad? Vai skolotāja mērķis, kāpēc es esmu darbā tajā vietā? Lai ir tās labs teiciens, kas dzīvē ir 2 lietas nemainīgas, kas visiem attiecās. Pirmā lieta būs jāmaksā rēķini, otrs būs jāmazgā netīrie trauki. Tās ir 2 lietas, kas būs visiem. Bet skolotāji vai pedagogi, vai kurš māca citus, droši vien arī viņiem ir tas pats jautājums, kāpēc es to darbu daru? Vai Dievs man ir aicinājis uz to? Vai es savā jomā mācot, ja pasniedzot, cik vien labi to daru?
droši vien mums visiem ir iespēja vēl augt, labāk redzēt, plašāk to savu tēmu. Un bieži jau droši vien katrs pedagogs arī sastopās ar dažādiem audzēkņiem. Tādu, kas ir tiešām ieinteresēts, un viņš ar lapatiku nākt un teiktu, jā, skolotājai es ieklausos, jo viņš ir ilgāk darbojies, vairāk sasniedz, man vairāk interesē uzzināt no viņa. Un tad ir tāda, ar kuriem visu laiku jācīnās ar disciplīnu, jo īsti viņš neklausās, īsti kāpēc viņš vispār ir atnācis, lai vecāki zinātu, ka viņš kaut kur atrodas, bet viņš tur liekas pat nav ar domām tajā pat telpā. Un arī katram mācību spēkam, neatkarīgi no tā, kādā līmenī un kam ir jāpasniedz, droši vien sastopās ar tiem pašiem jautājumiem. Kāpēc es tur strādāju? Vai tā lieta, ko es daru, vai tā ir no Dieva saņemts aicinājums, vai es tikai strādāju, tāpēc, kad vajag samaksāt rēķinus? Tie, kas mācās, prasa, kāpēc to mācos? Ar cerību, ka varbūt izmācīšos un tad es varēšu tajā nozarē strādāt. Tie, kas pasniedz, tie atkal saka, vai aicinājums būt tajā vietā ir piespiedu kārtā, rēķini jāmaksā, vai tāpēc, ka es no Dieva saņēmu aicinājumu, jā, šī ir tā lieta, kas man ir jādara dzīvē. Un tad tie visi pārējie. Vai mēs spējam, skatoties tiem apkārt, kas patreiz mācās vai pasniedz, spējam atbildēt uz jautājumu, kāpēc es gribu palīdzēt? Kāpēc? Ko tas man dos? Ko es no tā mācīšos? Kā mums, kā kristiešiem, uz mācīšanās jautājumu vajadzētu skatīties? Un, citreiz ir tas jautājums, kāda ir tava izglītība? Man ir dzīves skolas pieredze, un cik gadi tik es esmu tajā dzīves skolā mācījies. Un tas arī ir labs kritērijs, jo cilvēks ir ilgāk bijis uz šīs zemes, jo viņš ir vairāk saredzējis tās lietas, kas ir apkārt. Saredzējis, kur ir vērtība un kur nav vērtība. Un arī kristīgā baznīca, kristietība ir ievedusi pavisam savādāku skatu punktu uz visu sabiedrību, un tagad mums liekas pašsaprotams lietas. Ja kādreiz piedzimst, ir citas kultūras, piedzimst nepareizais dzimums, tā kā vecāki gribētu, jo varbūt vienu ir jāatbalsta, otru atkal radīs grūtības, tur puika, meiteņa atšķirības, mums ir vairāk kā pierast, apmēram līdzīgi piedzimst. Bet citās kultūrās, kādās vietās, kristieši vīrieši saka, mēs šajā sabiedrībā esam vairāk vīrieši nekā sievietes, un citur atkal sievietes vairāk nekā vīrieši. Vai ir kāds kristietis, kuras būtu gatavs precēties ar mums? Un to mēs reti, kad dzirdam mūsu, varbūt, vidē, kur teiktu, brāļi draudzē ir vairāk nekā māsas, tie, kuri saredz, kad viņiem būtu ģimenes dzīves jautājums. Bet kristietība ieveda sabiedrībā pavisam citu modeli. Ja kādreiz piedzimst vesels bērns, tu saproti, tu mācīs viņu, tad viņš strādās, tad viņš tev palīdzēs tur mierīgāks vecumdienas, un viņam būs kāds labums. Bet kas notiek tad, ja piedzimst bērns ar kādu fizisku vai garīgu trūkumu? Mums taču tādi piedzimst. Gadā katru gadu Latvijā piedzimst apmēram 18,000 bērni. Un visi nav veseli, un ir kādi, kas neredz, piedzimst neredzīgi. Un kādi piedzimst, kuri nedzirdi. Un kādi piedzimst, kuri tā arī visu mūžu nodzīvos gultā. Kāds gadus apakaļ es atceros vienu skatu, ko es nebiju līdz šim redzējis. Viens tēvs, kuram bija bērns, un tas kontakts mums ir pazudis, es nemāku pateikt, vai dēls vēl ir dzīvs vai nav, bet dēls piedzima tādos apstākļos, kad pēc dzemdībām viņš nekad nestaigās, viņš nekad bez aparāta palīdzības nevarēs pastāvīgi dzīvot. Un katru dienu pie viņš brauc uz slimnīcu, kur tika pārmainīts trubiņas un ēdināts. Un tu ieej telpā un tu saredzi
šajā telpā 20 gadnieki guļ, un visus 20 gadus viņi arī tādi ir bijuši guloši. Viņi nekad paši nav skrējuši, staigājuši, viņi nekad nav paši runājuši, viņi nekad nav paši individuāli darījuši. Un tādas palātas apmeklējums uzreiz pamaina vispār vērtību sistēmu. Ja mēs no rīta pieceramies un sakam, oi, man ir garlaicīgi, dzīve ir slikta, un izrādās, ka tev taču visi maņa orgāni strādā. Un cits par to visu mūžu sapņot. Jēzus laikā cilvēks, ja piedzimst un ar īpašām vajadzībām, viņš sabiedrībai nebija vajadzīgs. Un Kristus mācība izmainīja sabiedrību. Saredzot to, ka arī tas cilvēks, kuram varbūt piedzimstot vai radoties kādai lietai. Kā var rasties kāda lieta? Bērni spēlējās un pēkšņi varbūt kāds no kaimiņa sēdz vienkārši akmeni met un trāpa galvu. Un viņš tur nokrīt. Bet galvas trauma uz visu mūžu, kad kaut kas ir noticis. Mēs taču nevaram neviens tik super pasargāt. Tad tas visiem varētu notikt, vienkārši nejaušības dēļ. Bet Kristus mācība un cilvēka vērtības apziņa radīja, kad no atstumtiem arī tie cilvēki, kuri ir piedzimuši vai tādi kļuvuši, viņi ir palika par citu vērtību. Un tā iemesla dēļ mums ir, tagad mums liekas pašsaprotam, kādam ir kāda vajadzība, sociālais dienas palīdzēs. Kāpēc sociālais dienas? Pašvaldību iedzīvotāji ir sapratuši, arī par viņiem jārūpējas. Bet kad ir bijis tas brīdis, kad ir bijuši sajūta, arī par viņiem ir jārūpējas. Un tas ir pateicoties Kristus mācībai, kur tiek teikts, katrs cilvēks ir ar vērtību. Katram ir jāsastopās ar saviem izaicinājumiem, bet ja mums katrs cilvēks, Dieva radīts, brīnišķīgi radīts, ir ar vērtību, tad jāskatās, kādos veidos mēs varam viņam palīdzēt. Jo droši vien mēs katrs esam saredzējuši, kad mums par svētību ir bijuši tieši tie cilvēki, kuriem ir kāds, varbūt, trūkumi, cilvēciski skatoties. Es atceros, kāds vīrs reiz līdzdalīja, ka viņam viens no lielākajiem skolotājiem ir bijis cilvēks ar Dauna sindromu. Mēs īsti nevaram pateikt, tas ir tāpēc, ka vecāki būtu kaut ko darījuši un reku ir sots. Cilvēki vienkārši tādi piedzimst. Bet šī cilvēka vienkāršība nespēja notēlot. Patiesas prieks viņam bija kā labs skolotājs, kur mēs bieži, tie, kas esam vecāki, mēs esam kaut kā aizmirsuši to. Mēs smaidām par otra nelaimi. Priecājamies, ka kādam nav iznācis tik labi, kā mēs esam gribējuši. Izrādās ir bijis otrādāk. Bet arī svētos rakstus skatoties un jautājumā par to, vai mums vajadzētu mācīties? Vai jūs esat tādu saredzējuši lietu, kādu rakstu vietu, kur tiktu teikts, neko nemācies, nekas nav vajadzīgs, visu pieņem kā ir, un no jebkāda veida mācīšanās mulc prom. Svētos rakstos īsti mēs tā nevaram saredzēt. Mēs varam redzēt, kad ir kādas lietas, kur tiešām ir bijis jāmūk. Piemēram, atceraties, kas ir Bībeles tēls, kurš no kaut kā muka. Kas tāds ir tāds pirmais, kas ienāk prātā? Jāzeps no Potifara sievas, kurš muka, ja? Jāzeps ielikts amatā, un viņa priekšnieks sieva viņam uzmācās. Un lai priekšniekam nedarītu godu, Jāzeps mūk. Bet tāpēc, ka viņš bija uzticīgs, viņam par to vēl ieliek cietumā. Bet Dievs apstieties kā brīnišķīgi svētī. Viņš cietumā iepazinās, kāpēc? Cietumā iepazinās ar galvenu darbiniekiem. Un tad, kad galvenu darbinieks atbrīvo un parādās jauni posmi, tie darbinieki līdzdala vadītājiem. Un Jāzepam
beigās iznāk no vīra, kurš mūk no kārdināšanas. Beigās viņš kļūst par vīru, kuram pateicoties daudz nenomirst. Jo Jāzepa izvēle labos gados iekrāt, lai sliktos gados būtu ēdiens, kāpēc Jēkabs ar savu dzimtu pārnāk uz Ēģipti? Tāpēc, kad ir bats. Ēģiptē ir ēdiens, tāpēc, ka Jāzeps bija iekrājis. Ja mēs tā tītu bildītu apakaļ. Jāzeps mūk no kārdināšanām, un tas beigās ir pa svētību, kad vesela tauta izdzīvo. Šajā raksturvietā, kur mēs lasījām, vēlreiz paskatāmies, kas tad ir tas pēdējais, ko Kristus aicina saviem mācekļiem. Un ir droši vien citas raksturvietas, kuras mēs teiktu, tas attiecās tikai uz tiem 12 apustuļiem tuvākiem, vai tas attiecās tikai uz kādu konkrētu personu. Bet šajā raksturvietā, kaut arī Kristus uzrunā tos, kas ir tajā brīdī klātsoši, mēs arī šajā raksturvietā varam teikt, tas attiecās arī uz mums, kā pašreizējiem Kristus sekotājiem. Kas ir tās lietas, ko Kristus beigās mums saka? Kas tad būtu jādara? Ejiet, tāpēc ejiet. Mums ir nevis jāsēž tikai savā kabinetā pie savas grāmatas un jāgaida, ka kāds nāks pie mums, bet mums ir jābūt tiem, kas iet. Pirmais, ejiet. Nākošais, dariet par mācekļiem. Un citreiz mums tā liekas, mans mērķis būtu, ka vismaz viens no tiem cilvēkiem, kurus esmu uzrunājis, ka viņš kaut vai vismaz uz Ziemassvētku dievkalpojumu atnāk. Tad jau būtu jau super sasniegums. Bet Kristus šeit aicina kaut ko citu. Ne jau tikai viņu uzaicini uz kādu kristīgu pasākumu. Vai, aizsūt kaut kādu linku, kur viņš varēs par Dievu vārdu dzirdēt. Bet esiet tie, kuri dara par mācekļiem. Jo tad ir pavisam savādāk, tad, kad tu kādu uzaicini, un tas varbūt ir pirmais solis nākšanai pie ticības. Bet tad, kad cilvēks pats kļūst par Kristus sekotāju, viņš jau pats sāk pētīt, pats sāk mēģināt dzīvot Kristum tīkamu dzīvi. Tas ir pavisam savādāk līmeņa nodošanās ticībai. Jāiet, jādara par mācekļiem visas tautas. Un tas ir labi, kad netiek atsevišķi izdalīts tā tauta vai cita. Tad būtu jākrista Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Un tad tas mūsu šīs dienas atslēgas vārds – tās mācīdami. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Mūsu uzdevums ir ne tikai iet, darīt par mācekļiem, kristīt, bet arī mācīt. Katram no mums droši vien ir savādāks veids, kā mēs vislabāk apgūstam kādu informāciju. Kāds mēs esam savādāks? Cits teiktu, es skolā nekad neko neesmu pierakstījis, bet tad, kad bija eksāmens, es visu atceros, ko skolotāji teica. Un citam ir tādas prasmes. Atcerēties kontekstu, saprast to vidi. Un cits teiktu, es vislabāk varu atcerēties tad, ja es esmu viens pats klusumā, un visas lietas ir nolikts malā, un domas ir tikai fokusētas uz to tēmu, un es iztēlojos, kā tas ir. Un cits teiktu, grāmatas man nepiesaist, man vieglāk ir kādu filmu nostīties, un uz tā es balstos. Un cits teiktu, es vislabāk varu kādam citam pamācīt, ja es pats esmu izstudējis, un man citam jāmāca, un tad es vislabāk varu apgūt kādu informāciju. Jo kā tad es varu mācīt citiem, ja es pats nesaprotu? Un šie ir tie stāsti, ko bieži ir dzirdēts, kad kāds vecāki bērnus ved uz svētdienas skolu, un tagad uzdod bērniem kādu maziņu mājas darbu, un tie vecāki paši saka, es par to taču vispār neko nesaprotu. Man taču bērnam ir jāliek kaut kāds svētdienas skolas uzdevumi, es pat pats nezinu. Un tas ir citiem vecākiem motivators, es pats gribu saprast, izzināt, kas tad tajā Bībelē ir uzrakstīts, kas ir pa notikumiem. Kristus aicinājums ne tikai tā brīža mācekļiem, bet arī mums mācīt visas tautas. Kā es, vai tu, vai mēs, kādā veidā vislabāk varam kādam kaut ko iemācīt. Un mēs mēģinām visu laiku saprast, kāds ir vecuma posms.
kā tajā brīdī vislabāk uztvers. Jo lielākā daļa situācija jau cilvēki neatcerās saturu. Viņi atcerās atmosfēru. Un skolotāji var mācīt, skolotāji tāpēc, kad parasti skolotājs sievietes ir vairāk nekā vīrieši, tāpēc lietot to terminu, bet, ir gan. Un atkarīgs arī no citām nozarēm. Inženierzinātnēs biežāk atkal ir vīrieši. Bet bieži, ja mēs mēģinātu, piemēram, to valsts noteikto izglītības līmeni pamatskolu. Ja mums tēt vajadzētu attīt apakaļ mūsu pamatskolas izlaidums, ko mēs atceramies? Vai mēs atceramies kaut kādu konkrētu lietu, ko mums tur iemācīja, vai mēs atceramies kaut ko pavisam citu? Vai mēs atceramies to, kāds skolotājs pret mums kā attiecās? Un varbūt kāds skolotājs, kurš tieši palīdzēja knapi to sekmīgu atzīmi izvilkt. Un viņš mums parādīja žēlastību. Un varbūt kāds, kurš bija stingrs, bet tajā pašā laikā mīlošs. Vai tāds, kurš radīja pavisam savādāku vidi, kur varbūt kāds teiktu, man radās nepatika pret kādu priekšmetu. Katram ir droši vien savādāks stāsts. Mēs visticamāk neatceramies 9 klašu periodā, kurā stundā kas ko mācīja, bet to, ko mēs atceramies, kā mēs tad jutāmies. Lai Dievs dod, kad šajā jaunajā mācību gadā visi tie no mums, kas kaut ko mācās, kad mēs spētu atbildēt uz to jautājumu. Kāpēc? Kāpēc es mācos? Kas ir tas, ko es gribu sasniegt? Lai katrs no mums klātsošiem, kam kaut kas ir jāpasniedz, jāmāca citus. Un ja šajā piemērā mēs varam arī lasīt, kad ne tikai Kristus mācekļiem, bet arī mums visiem pārējiem kaut kas ir jāmāca, tad mēģināt atrast to atbildi, kāpēc? Kāpēc es gribu apkārtējiem liecināt par kungu Kristu? Kāpēc? Droši vien kā Kristus sekotāji mēs teiktu, ja Kristus nevis iesaka, būtu labi, ja tev gribās, ja tev ir noskaņojums, tad kādam pastāsti. Bet šeit ir, cerēs tiek teikts, lielā pavēle, ka Kristus saviem mācekļiem saka, dariet tā, māciet. Un mums kā Kristus sekotājiem droši vien būtu jāmēģina izpildīt tas Kristus norādījums. Ja Kristus saka māciet, tad mums arī to vajadzētu darīt. Mācīt to, ko viņš ir pavēlējis. Un lai visiem tiem, kas mēs esam jebkādā veidā kāds atbalsta cilvēks, varbūt kādam, kam ir kādas lietas jāapgūst. Varbūt mēs esam atbalsta cilvēks tieši kādam, kuram kādam ir jāpasniedz. Un mums taču katram ir brīži, kad ir sajūta, jā, es izbaudu to brīdi. Un citi pedagogi saka, es priecājos par to 1. septembri, jo tik daudz puķis es reti, kad saņēmu. Un tas man rada prieku vai izlaidumu. Un tad ir kaut tie grūtie brīži, kad liekas, tu stāst, un vispār kādam tas ir vajadzīgs. Un visiem taču tā ir, gan tie, kas studē vai mācās, gan tiem, kas pasniedz. Mums ir gan tie brīži, kad mēs izbaudam, gan arī brīži, kad liekas, kāpēc. Un lai visiem tiem, kas mēs jebkādā veidā atbalstam, gan tos, kas mācās, gan tos, kas māca, ka mēs spētu saredzēt arī atbildi uz to jautājumu, kāpēc? Kāpēc es gribu palīdzēt tam man esošajam apkārtējam? Lai Dievs dod katram, kad tā saucamā pēcgarša, tad, kad process ir beidzies, kad mēs varam teikt, kādas bija sajūtas. Tagad mēs esam tikai pašā sākumā, sācies septembris. Varbūt kādam tojās pēdējais kurs vai gads kādā programmā. Un vēl pašreiz mēs neizjūtam to brīdi, kad tas process jau ir noslēdzies. Parasti mājas, jūnijas, kaut kas ir noslēdzies. Bet patreiz ir tikai sākums. Bet lai tas mums visus iedvesmo, mums patreiz šeit,
šajā brīdī, šajā valstī ir iespēja mācīties. Mums ir iespēja daudz lietas izdarīt. Kāds nesen līdzdalīja par Indijas pieredzi. Indijā ir reģioni, kuros cilvēkiem nav uzvārdi. Liekas tā jocīgi, kāds var būt. Mums visiem ir tur vārds, uzvārds, citiem varbūt 2 vārdi vai 2 uzvārdi. Bet ir Indijā reģioni uz doto brīdi, kur cilvēkiem dokumentos ir tikai vārds. Kāpēc? Viņi sastopās ar pavisam citu situāciju. Joprojām ir reģioni, kur kristieši viņi teiktu, mēs visi esam vienlīdzīgi Dievu priekšā. Un tad ir reģioni, kuri teiktu, tu tur esi tādas augstās, tur kaut kāda uzņēmēja, tur pāra bērns, tad tu esi jau tur tajā līmenī. Un ja tu esi tās profesijas vecāka bērns, tad tu esi tajā līmenī. Un to, ko viņš šķiro, viņš saka, pēc personas uzvārda mēs varam pateikt, kurā līmenī cilvēks atrodas. Un tā iemesla dēļ viņi izvēlās, mēs nelietosim uzvārdus, lai nebūtu šķirošanas. Jo citos gadījumos varētu būt, kad cilvēkam varbūt ļoti, ļoti dažādi apstākļi. Varbūt vecāki ir miruši vai nav, vai nerūpējās. Varbūt ir kādi izaicinājumi. Un mēs varam teikt, tikai vajadzīgi tava griba un viss tev būs. Bet uz doto brīdi ir reģioni pasaulē, kur nepietiek tikai ar tavu lielo gribu. Tu esi tādā strupceļā, ka liekas, ko darīt? Un citreiz liekas, vai tad Latvijā ir tāda situācija, ka tu esi strupceļā? Viens piemērs no Rīgas. Pārim 4 bērni, 2 lieli, 2 mazi. Viens no mazajiem bērniem ir ar tādiem veselības izaicinājumiem, kad pārsvarā mamma ar viņu visu laiku ir pa slimnīcu. Otrs mazais bērns, un tiem, kam ir bijuši mazi bērni, jūs jau zinat, ir bērndārs 1 nedēļa aiziet, 2 nedēļas slimo mājās. Un otrs vecāks, ja viņš atrod kaut kādu haltūru tajā brīdī, kad tas bērns ir vesels, jo vecākie bērni īsti nevar pieskatīt to mazāko, tad tas arī ir iztiks avots visai ģimenei. Un vai mēs varam nosodīt, kad viņu rīcība tajā brīdī ir nepareiza? Es to nevaru. Labāk būtu atstāt bērnu? Droši vien arī nē. Ko darīt? Vienkārši jāturpina, un tas mazākais veselais bērns, viņš pamazām bet augs. Un iespējams būs brīdis, kad viņu vairāk varēs ar lielākiem bērniem atstāt, un tas viens no vecākiem varēs atrast tādu stabilāku darbu, nevis tikai uz brīdi, kad kāds ir vesels. Jā, arī mūsu Latvijā pašreiz ir situācijas, ka nevienmēr mums ir tikai viss atkarīgs no mūsu gribas. Ir daudz apstākļu apkārt, kas vienkārši rada tādu situāciju. Lai mums visiem, iesākot šo jauno mācību gadu, ir gudrība. Gudrība no Dieva, atrast atbildes uz to pamatu jautājumu, kāpēc? Kāpēc es mācos? Ko es gribu sasniegt? Kāpēc es kādam mācu? Un kāpēc es gribu atbalstīt tos cilvēkus, kas ir tajā procesā? Debes Tēvs, paldies par svētajiem rakstiem, ko Tu mums esi atstājis, un par tām visām lietām, ko mēs varam mācīties no tām. Paldies par katru cilvēku, kas ir bijis mūsu dzīvē, kas arī mums kādas lietas ir mācījis par Tevi. Paldies par Tavu atstāto pavēli ne tikai saviem mācekļiem, bet arī mums, kā Taviem pašreizējiem mācekļiem, kad mums ir kāda uzdevuma, kas ir jādara. Paldies par to atgādinājumu, ka mums ir jāiet pie citiem, ne tikai jāgaida, ka kāds atnāk pie mums. Paldies par to aicinājumu, kad mums tikai nav jāsamierinās, kad mēs gribētu, ja kāds atnāk uz kādu pasākumu, bet aicinājumu darīt par mācekļiem. Kad mums ir iespēja būt kādā posmā no cilvēka garīgās brieduma dzīves, kad viņš aug par Tavu sekotāju. Dod mums tādas iespējas, ka mēs varam saredzēt tos cilvēkus, kuriem mēs esam bijuši klātesoši, un dod mums vēl jaunas iespējas
nebaidīties un liecināt tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Paldies par tavu atgādinājumu, kad mums ir jākristās. Paldies par tavu atgādinājumu un pavēli, kad mums ir jāmāca turēt visu to, ko tu esi pavēlējis. Mēs lūdzam par katru, kas šajā mācību gadā uzsāk vai turpina kādu izglītības posmu. Dod, kad izdotos ne tikai labi izpildīt tos uzdevumus, kas ir uzticēti, bet atrast to lielāko atbildus uz jautājumu, kāpēc? Kāpēc es gribu kādas lietas darīt? Mēs lūdzam par katru, kas patreiz varbūt to šaubās, vai ir īstā skola, vai ir īstā profesija, kurā viņi gribētu strādāt. Un tā ir tikai cerība, ka tad, kad būs diploms, tad būs tas īstais darbs, un tad vēl ir darba vide un kolektīvs un iejušanās un viss pārējās lietas. Bet mēs lūdzam, lai katra lieta, kas patreiz tiek apgūta, lai viņi ir apgūta ar cieņu pret tiem cilvēkiem, kas māca. Lai katram izdotos saredzēt to pašu labāko tajā brīdī. Mēs lūdzam par katru, kuram ir uzticēta atbildība mācīt citus. Paldies par to, ka mēs esam dažādi. Paldies par to, ka mēs katrs esam aicināti kādus uzdevumus veikt. Un mēs lūdzam, lai tu īpaši stiprini un iedrošini katru, kuram ir jāmāc. Vai tas ir skolotājs, vai arī kāds kalpotājs, vai jebkurš, kuram ir kādam citam kādas lietas jāmāc. Mēs lūdzam, lai tu esi tas, kurš dod gudrību, kādā veidā vislabāk to materiālu, kas ir uzticēts, pasniegt. Mēs lūdzam par katru, kas, varbūt arī cīnās ar disciplīnas jautājumiem savā klasē vai nodarbībā, dod savu pārdabīgo gudrību saprast, kādā veidā vislabāk katru uzrunāt. Dod, kad katram no tiem, kas mācās, kad tas, kurš māca, kad viņam ir tavas pārdabīgās mīlestības ne tikai acis, bet redzējums uz to cilvēku. Kad varbūt arī tas cilvēks, kurš patreiz dara nesmukas, nepareizas lietas, kad mēs ar tava gara acīm spējam uz viņu nolokoties un saredzēt, kad arī tu esi viņu radījis, brīnišķīgi radījis. Kad mēs spētu katru saredzēt, iedrošināt un stiprināt. Ne tikai izdarīt labi to uzdevumu, apgūt to tēmu, bet primāri sekot tev. Kungs Kristu, mēs lūdzam par mums visiem, jo mums apkārt ir kāds, kurš kaut ko mācās vai kurš māca. Dod, ka mēs spētu saredzēt un iedrošināt tos cilvēkus, kas mums ir apkārt. Paldies, Kungs Kristu, kad tu mums esi atgādinājis, ka tu esi pie mums ikdienas līdz pašam pasaules galam. Un dod, kad mēs ne tikai paši spējam tev sekot, bet kad mēs spētu aicināt citus sekot un mācīt to, ko tu mums aicini. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen.